Zeme ir vienīgais ražošanas resurss, kura pasaulē vairāk nepaliek. Turklāt Latvijā ir izveidojusies situācija, ka vairāki simti tūkstoši hektāru zemes netiek produktīvi izmantoti. Dažādu nozaru starpā notiek diskusijas par šo neapstrādāto zemju izmantošanu, kas ir aktivizējušās pēdējo 2 gadu laikā. Ir izskanējuši pat viedokļi, ka turpmāka mežu platību palielināšana nebūtu pieļaujama, un meža audzēšana tiek pretnostatīta efektīvai zemes izmantošanai. Viesojāmies pie meža īpašniekiem, kuri meža apsaimniekošanu un mērķtiecīgu audzēšanu uzskata par labu zemes apsaimniekošanas veidu, kas nodrošina gan ieņēmumus īpašniekiem, gan cilvēkiem palikšanu laukos, gan arī dabai ļoti draudzīgs apsaimniekošanas veids. Te ir 0,4 hektāri. Nu, ko es ar viņiem? Pie tam tādas nepareizas formas, ja? Šeit ūdens stāv. Kādus te es graudus audzēšu? Es domāju, ka labāk, ka šeit aug bērzi. Man ir lauki. Man ir gan lauksaimniecība, gan mežsaimniecība. Šeit kvieži. Kā izlemt, kuru nogabalu apart, kuru apmežot? Ja nav slēgto drenu sistēmu, tad var. Tikai jāveic saskaņojums ar valsts meliorāciju sistēmu pārvaldi. Vai es stādot mežu, neatstāšu iespaidu uz kādu no saviem kaimiņiem. Ja ir normāla izmēra lauks pāri hektāram, nu pat varbūt, ka pat pushektārs, ja tas pie lielā lauka piekļaujās, tad, protams, ka es tur stādu graudus. Un atkal, pirmais ir izmērs, nu, ka tā ir maza pļeviņa. Otrais ir, ka pie mums te ir vietām ļoti stāvas vietas. Mitras pļeviņas, nelielas, kuru es nevaru apart. Meža saimnieks rāda 1982. gada zemes robežu plānu, kurā iezīmētie nogabali šodien ir viņa īpašumā. 82. gada zemes robežu plānu, kolhoza laiku, tad var redzēt, ka šī vietā bija 0,8 hektāri pļaviņa, kuru kolhoza mežsargs apstādījis ar reglēm. Pašlaik viņām ir 32 gadi. Un es reizes 3 viņu kopis jau. Uz to ieguļaudzi. Varat piet apstīties, kādi izmēri ir. Šeit jau ir retināts, sīkbaļki jau tiek iegūti, un tāds sīkbaļkis jau tagad maksā 55 eiro par kubu. Tas nav liels iegūms, ņemot vērā, ka viņi ir neliels daudzums, darba spēka izmaksas, izvešanas, arī vācu šķeldēji, zarus, galotnes, viss tas tiek savākts šķeldē, tāpēc šeit tik tīrs. Mēs to visu arī sašķeldojam, tas aiziet vai no apkurēji pašvaldībām vai granulu ražošanas rūpnīcai. Pie sejas zāģēju pats, darbinieki, kam es algu maksāju, kuri griež, izvedu pats. Kokmateriālus pats izvedu, par to nodarbinātību šeit jau citas nemaz nav. Ja mēs apskatāmies apkārt blakus esošos ciematus, šeit nav nekādu citu ražotņu, izņemot tie mazie gatarīši. Bet tās ir vienīgās ražošanas vietas, kur vietējais kaut kādu var darbu atrast, jo nekā cita šeit nav. Man ir kādi 165 hektāri meža, bet katrs mazs īpašnieks var. Es domāju, problēma man ir nezināšanā, nevarēšanā. Nav jau tam īpašniekam pašam tas jādara. Var taču atrast pakalpojumu sniedzēju, kurš to izdara. Ja šeit nebūtu 3 reizes viņu retinājis, tad visi koki pašlaik būtu tādi, ap 11. Viņu būtu ļoti daudz, bet viņi visi būtu diametrā 11, 12, viņi būtu 2-3 reizes mazāka diametra. Latvijā ciršanas vecums kokiem ir lielāks nekā visās apkārt esošajās valstīs. Igaunijā, Skandināvijā koki tiek griezti mazākā vecumā, mazākā caurmērā, jo mūsu likumdošana nav mainījusies. 10 gadu nav nekas mainījies šī sfērā, bet rūpniecība ir kardināli mainījusies. Tagad tiek pārstrādāti tieva izmēra koki ļoti sekmīgi, veiksmīgi. Nav vairs vajadzīgi tādi lieli diametri. Un kopjot koku var pie tā diametra daudz ātrāk tikt. Artis Vaivots šajā pirms 32 gadiem stādītajā un 3 reizes retinātajā mežā cer pēc 10 vai 15 gadiem eglis nocērtot nopelnīt 10 000 eiro. Tālāk ceļš ved uz Arta paša pirms 19 gadiem stādīto egļu audzi. Kad man tātad bija kaut kādi 22 gadi vecs es biju, toreiz jau nezinu, no kurienes tas tā radās, bet es jau toreiz sāku mežus stādīt. Un to es to plānveidīgi esmu darījis visus šos gadus. Katru gadu es iestādu
ar Eiropas atbalstu vai bez, un es tā arī turpināšu. Tās visas jaunaudzes, kuras ir iestādītas lauksaimniecībā izmantojamā zemē, viņas ir iereģistrētas kā plantāciju mežs, un tādu plantāciju mežu es drīkstu bez mežziņa, bez valsts meža dienesta ziņas, bez kādām problēmām pats izlemjot, nogriezt kailcirtē, un to zemi varu atgriezt atpakaļ lauksaimnieciskā apritē. Pēdējos gados, kad ir Eiropas atbalsts bijis uz stādīšanām un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņām, tad pašlaik mūs kā meža īpašniekus Eiropas prasības stimulē uz jauktu mežu stādīšanu, tāpēc, ka atbalsts ir lielāks, ja ir jauktais. Bērs ar egli labi sadzīvo. Man šeit ir tādi apstākļi, jūs mēs tagad gājām redzējāt, ka priedes praktiski nav. Nu, šeit dabiski tā ir, šeit priedes nav. Eglei ar bērzu viņai šeit patīk. Un arī meža īpašniekiem pašiem nevajag tik briesmīgi tagad domāt, ko es audzēšu, ko neaudzēšu. Izej, apskaties apkārt, paskaties, kas te aug. Un tāpat skaidrs, kas tur labāk arī augs. Tas, kas aug, tas arī labāk augs. Nevar ieaudzēt to, kam tur nepatiks augt. Tur nav tā, ka skatīsimies kvieši, rudzi vai mieži, par ko vairāk maksā. Tur šeit vajag vairāk skatīties, kas te labāk augs. Jo mēs nevaram zināt pēc 30-40 gadiem, kas būs dārgāks no šiem sortimentiem. Pašlaik egle, bērs paši cenas ziņā visaugstāk pieprasītie sortimenti. Baigi bieži bija jautājums, paš kam tu stādi? Tu taču nesagaidīsi. Man nezinu, kāpēc liekas, ka es vēl spēšu tik dodzīvot, lai kaut ko sagaidītu. Tas izskatās ļoti pārliecinoši. Tomēr jautājam vēl kādam zemes īpašniekam Ventspils pusē. Kādi ir riski saimniekojot lauksaimniecības zemē un meža zemē? Vienīgie riski ir diezgan ilgs aprites periods, ja, no investētās naudas līdz iegūtajai naudai. Ja. Tādā gadījumā tas ir investīcijas produkts. Papētot koku materiālu cenas pēdējos 100 gadus, ja, katru gadu cenas ir apsteigušas inflāciju, ir vismaz pa 1% augušas. Ja, tā kā es uzskatu, ka tas ļoti droša investīcija. Vai var pretnostatīt lauksaimniecību mežsaimniecībai? Es domāju, ka nevajag to pretnostatīt, ja, jo tas ir jauks sajūta, ja jūs varat apstrādāt zemi, jūs varat novākt ražu. Ja. Vienīgais jautājums šai izvēlē, vai jūs esat gatavi pašsaimniekot, vai jūs esat gatavi intensīvi saimniekot, vai jūs esat gatavi lietot visu šīs ķīmijas, ja, lai tur insekti neapdraudētu jūsu ražu, lai tā raža nobriest tajā laikā, tad, kad jums vajag. Ja. To nevajag pretnostatīt. Ja. Ir vietas tur, kur var nodarboties ar lauksaimniecību, tur jānodarbojas ar lauksaimniecību. Ja. Bet ja tā zeme atrodas kaut kādā meža vidū, un ir cīņa ar meža zvēriem, ja, un patiesībā jūs nemaz nevarat objektīvi būt konkrēti spējīgs, ja, tad labāk ir izvēlēties tādu saimniekošanas veidu kā plantācijas, kur pie tam ir patiešām dabai draudzīgs. Plantācija, tur uzreiz veidojas kaut kādi biotopi dzīvniekiem, ja. Mežmalās tur veidojas mežmalai raksturīgi biotopi, ja. Turpat blakus arī jūs redzat, var izmantot to veco mājvietu kā biotopu putniem, ja, kur saglabā vecus kokus. Ja. Jūs varat arī saglabāt nākamām paudzēm ozolus un visus pārējos kokus. Tad, kad mēs nopirkām šo īpašumu pirms 12 gadiem, ja, te bija lauksaimniecības zeme, mežu un purvu ielokā. Ja. Visapkārt vienīgi meži. Un gribēdams te saimniekot intensīvi vai arī konkurēt spējīgi, es paaicināju vienu dāņu zemnieku, lai viņš man iesaka, ko tad te darīt. Ja? Viņa padoms bija 3 gadus indēt drātstārpus, tad visu nodot pāris gadus Roundup, ja? Tad sabērt minerālu mēslus, un tad viņš teica, vienalga tev te nekas nesanāks. Ja? Tad es nolēmu, ka tas mūs īsti neinteresē, un mēs iestādījām bērzus. Sagatavojām augsni. Redziet, 10 gados ir izaugusi brīnišķīga audze. Ja? Un pie tam, ja pavēru apkārtni, var redzēt pierādījumu tam, ka mēs dzīvojam meža zonā. Ja? Tajās vietās, kur augsts nav auglīgi, ir iesējušās priedes, pamežā iesējušās eglis, ja. Vecās mājvietas vietā mēs redzam bioloģisko daudzveidību. Es uzskatu, ka tādā veidā mēs arī
ļoti dabai draudzīgā veidā izmantojam šo zemi. Ja? Kas attiecās uz ienākumiem, mēs domājam, ka pēc 20 gadiem no šīs audzes varētu jau iegūt sortiments, kas nestu īpašniekam lielu peļņu. Ja? Ja runājam par šo peļņu, es domāju, ka tā ir vismaz 2 reizes lielāka nekā īpašnieks dabūtu iznomājot šo zemi zemniekiem. Noteikti arī ne mazāk kā ļoti intensīvi saimniekojot šeit ar vismodernākajiem ķīmijas ieročiem. Tā ir alternatīva, ja, kas ir īpašniekam, zemes īpašniekam, kas grib saimniekot dabai draudzīgi, bet tai pašā laikā gūt arī peļņu maksimālo no šī īpašuma. Jūs brauksiet prom, redzēsiet, ka kaimiņš apskatījās, kāds efekts ir meža ieaudzēšanai, viņš arī pieņēma lēmumu ieaudzēt mežu. Nākotne pienāk ļoti strauji tiem, kam paveicas. Gan viens, gan otrs uzrunātais zemes īpašnieks uzsver, labi ir apzināties, ka kokus nocērtot, tie nonāk tālākā pārstrādē tepat Latvijā, kur tiem tiek pievienota vērtība. Zināt, ka meža dzīves cikls sākas no jauna, mežsaimniekam ir iespēja un atbildība rūpēties par jauna, produktīva meža audzēšanu.